Labdien! Mani sauc Visvaldis un esam kārtējā kempera apskatē. Šodien parādīšu jums vispopulārāko modeli, populārāko gan nomai, gan pārdošanai. Tas ir šis 7-vietīgais Coral XL 650 DK. Ko mums pasaka šis nosaukums? Tātad šis būs ģimenes kemperis, 7 sēdvietas un 7 gultas vietas ar dubultajām divstāvīgajām gultām aizmugurē. Parādīšu, kā viņš izskatās no ārpuses un no iekšpuses, ko jūs varat sagaidīt, ja izvēlēsieties šādu kemperi nomai vai arī paši savai privātai lietošanai. Dosimies apskatīt. Pirmais, ko redzam, šis kemperis ir būvēts uz Fiat šasijas, ko mums pasaka, ka šis jau būs labas kvalitātes kemperis, ko noteikti nenožēlosiet, ja iegādāsieties. Būs ļoti komfortabla braukšana, patīkams dizains, kā jau ģimenes kemperiem ir alkovens, augšā jau redzam, ka būs gulta. Skatīsimies, kas tālāk. Šim kemperim ir, kā jau minēju, Fiat šasija, 140 zirgspēki, automātiskā kārba, ļoti praktisks. Tā ir kā no vienas puses vienkārši, bet viņā ir viss, kas ir nepieciešams, lai justos ērti un būtu ļoti patīkama braukšana. Šim kemperim ir jau uzlikta marķīze, kā jau visiem mūsu kemperiem, ārā apgaismojums, lai sēžot zem marķīzes arī vakarā būtu redzams, kas notiek ārpusē. Šeit mums ir tāds ļoti interesants nodalījums, kas varbūt nav visiem kemperiem. Vieta, kur novietot pagarinātājus, vadus, varbūt arī kaut kādas citas lietas, ko negribam turēt iekštelpās, bet gribam turēt tomēr aiz atslēgas. Kā jau visiem Adrijas kemperiem ir liels bagāžas nodalījums. Parādīšu, kā izskatās iekšā, jo šeit, kā jau minēju, ir divstāvīgā gulta, kas nozīmē, ka viņa atradīsies nosacīti bagāžas nodalījumā. Šī gulta ir paceļama uz augšu, līdz ar to, ja mēs esam, pieņemsim, 6 cilvēki vai mazāk, varam šo gultu pacelt uz augšu un atbrīvosies vieta riteņiem vai pat mazam motociklam, kas noteikti būs ļoti parocīgs. Šeit iekšā ir arī siltums, līdz ar to var novietot mantas, kuras nedrīkst atrasties mīnus grādos. Ir iespējams arī, kā jau Adrijās, ieslēgt un izslēgt notekūdeņu apsildi, kas nozīmē to, ka arī Skandināvijas laikapstākļos šīs kemperis netiks sabojāts, ja ūdens aizsals. Vienkārši tas nenotiks, ja jūs ieslēgsiet šo te apsildi. No aizmuguras redzam, kā jau jaunie Adrijas dizaina modeļi nāk ar šīm te aizmuguras gaismām. Ir arī papildus bremžu gaisma augšā. Šim modelim nav uzlikta video kamera aizmuguras skata, bet to noteikti varam izdarīt. Tas nav nekas sarežģīts vai nemaksā lielu naudu. Šeit jau mēs varam redzēt, ka ir lodziņš. Tātad šajā gultā būs arī skats uz aizmuguri, nebūs saspiesta sajūta, klaustrofobiska. Ejot tālāk, kā jau minēju, bagāžas nodalījums ir var atvērt no abām pusēm. Šeit ir gāzes nodalījums, vieta 2 gāzes baloniem. Noteikti jāpiezīmē ir arī gāzes filtrs, kas palīdzēs tīrākai gāzes nonākšanai attiecīgi leduskapī vai apkurē. Un ir arī trieciena sensors, tā sauktais crash sensors, kas nozīmē, ka avārijas gadījumā gāze pati aizgriezīsies ciet un nekas slikts nenotiks. Kā jau Adrija modeļiem, ir cilvēki, kuri jautā, kāpēc Sunlivings ir lētāks par Adriju. To mēs varam redzēt, teiksim, šajās savienojušajās konstrukcijās. Šeit viņi ir nostrādāti krietni kvalitatīvāk, kas nozīmē, ka šeit neies garām ūdens, arī vējš nesvilpos. Viņš ir nostrādāts līdz pēdējam sīkumam, lai jūs justies ērti un automašīna saglabātu savu kvalitāti ilgtermiņā. Tur arī rodās tā lielāka atšķirība starp lētākiem modeļiem un Adrijas modeli, kas ir arī mūsu firmas galvenais, kā tā teikt, flagmanis. Šeit mums tālāk ir tvertne toaletē. Varam redzēt arī vieglu metāla alumīniju diskus, kas ir īpaši jāpasūta, bet tas liek kemperim iztīties labāk mūsu uztverē. Un, jā, no ārpuses skatoties, kemperis ļoti patīkami izskatās. Tas bija apskats no ārpuses, iesim iekšā. Jā, esam iekšā, uzreiz esam virtuves zonā, ienākot iekšā pa durvīm pa kreisai rokai uzreiz būs virtuve. Virtuvē, kā ierasts, ir 3 degļu gāzes plīts, ir arī virtuves zonas pagarinājums, līdz ar to šeit varam griezt gaļu, cept, mazgāt, viss kā normāli izmēri īstenībā virtuvē ar ļoti daudziem
nodalījumiem, kur uzglabāt dakšiņas, karotes, šķīvjus, izēvielas. Skapīši ir arī virs, līdz. Šis loks ir atverams, līdz ar to, ja kaut kādi gāzes, kā saka, ne gāzes, bet dūmi rodās pa logu ārā vai durvis ir atvērtas. Ne tikai loks ir atverams, šeit ir arī tvaiku nosūcējs, kas noteikti būs ļoti parocīgs laikā, kad ārā ir augstāks un logu negribās turēt vaļā. Visiem logiem ir arī moskītu tīkli, līdz ar to par kukaiņiem nav jāuztraucās. Ļoti plaša, patīkama izmēra virtuve. Šeit, kā jau Adrijai ierasts, ir 142 litru leduskapis ar saldētavu. Būs vieta gan pārtiks produktiem, gan kaut kam saldējumam. Leduskapis strādā uz gāzi un elektrību. Pats viņš automātiski izlem, no kurienes ņemt enerģiju. Ir arī, kā jau Adrijā, skapīši nav nevienas neizmantotas telpas, vai nu tas ir nepieciešams kaut kādiem objektiem, vai arī tie ir skapīši. Tad jau, kā minēju, divstāvīgā gulta. Gultas garums ir 2,5 cm, līdz ar to arī garākiem cilvēkiem šeit būs ļoti komfortabli. Ir mazas lūciņas virs guļamās zonas otrā stāvā, un aizmugurē ir lielāks loks. Lai nokļūtu otrā stāvā, mums ir trepītas, nav jālec augšā, var mierīgi uzkāpt. Ļoti patiks arī bērniem, jo, redzam, šeit ir atzīme 70 kg. Līdz ar to tā būs vairāk domāta bērniem vai ļoti viegliem cilvēkiem. Šeit ir pilna izmēra skapis, sievietēm, blūzītēm, vīriešiem, krekliem. Nav nekas, kā saka, jāliek čupā, visam ir vieta. Šeit zem gultas mums ir iespēja nokļūt bagāžniekā. Ja kādam bērnam gribās kaut ko paņemt no bagāžnieka vai kaut ko ātri paķert, tas ir iespējams. Šeit arī var nodalīt šo te telpu. Ja bērniem jāiet gulēt, bet vecāki grib vēl pasēdēt, telpa nodalās šādi, strādā uz magnētiņiem, izskatās ļoti labi un mazliet arī izolēs skaņu. Kā jau kemperos, kuros ir 7 cilvēki, noteikti mantām nekad nevar būt par daudz vietas un drēbes vienmēr gribās paņemt līdzi. Līdz ar to šeit ir pakaramie, kur var novietot jakas vai pakarināt kādas citas drēbes. Šeit mums ir apvienotā duša ar tualeti. Šeit ir tīrais ūdens 120 litri un notek ūdeņa 85 litri. 7 cilvēkiem pietiks, lai noskalotos, nomazgātos, un kemperis nav paredzēts, lai taisītu garās dušas, bet, ja ir nepieciešamība, tas ir mierīgi izdarāms. Ir ļoti skaista izlietne, kā, teiksim tā, itāļu dizainera stilā, man personīgi ļoti patīk. Duša ir nodalāma ar plasmasas stiklu, kuru varam aiztaisīt šādi. Vietas pietiks, lai nomazgātos, vietas nav ļoti daudz, bet ir pilnībā pietiekami. Nekas arī tualete zonā nebūs slapjš, pietiekami kvalitatīva siena. Šeit mums ir arī lūka, lai ir arī gaisa apmaiņa pēc tualetes apmeklējuma vai pēc dušas, skapīts, kur nolikt zobu birsts, zobu pastas, dušas žēlējis. Par visu ir padomāts, lai šeit varētu komfortabli dzīvot. Dosimies tālāk uz viesistabu. Viesistaba ir sastāv no 4 krēsliem, 2 divvietīgiem un 2 vienvietīgiem. Šī ir āda un arī, protams, audums. Apsēsties ir ļoti komfortabli, būs patīkami jebkuram cilvēkam, arī manos izmēros, gan lielākiem, gan mazākiem. Spilventiņi, plašs loks, lai braucot, kamēr šoferis brauc, mēs varam skatīties ārā pa logu, spēlēt kārtis. Galds ir noņemams, ja arī jūs nav nepieciešams galds, gribat varbūt braukt mazāk cilvēku, var mierīgi kājas pacelt tur, un šī vieta īstenībā ir gulta. Tā kā uz nakts laiku šī vieta kļūst par gultu, šeit guļ 2 cilvēki un blakus tur gulēs 1 cilvēks. Ir iespējams šo te sēdvietu pārtaisīt par 2-vietīgu vai pat 3-vietīgu dīvānu. Ja šis galds būs jums par mazu, ir iespējams šo te galdu arī pagarināt, un principā mēs iegūstam milzīgu platformu. Galds ir pagarināms, lai iegūtu vēl vairāk vietas. Viņš izskatās šādi. Varam iegūt jau ļoti lielu galdu, lai, zinot, ka mēs esam 7 cilvēki, lai visiem pietiek vietas, kur baudīt pusdienas vai vakariņas. Jautāsiet, kāpēc galds ir garāks nekā krēsls? Tieši tā, bet tā nav. Šeit ir iespējams
pagarināt arī sēžamo vietu. Līdz ar to šeit pie šī te viena galda var apsēsties 6 cilvēki un blakus vēl 2, tā kā pat 8 cilvēki šeit varēs paēst vakariņas. Šeit ir vieta, kur var novietot 2 akumulatorus. Principā pietiek ar vienu, bet ja gribat iegūt lielāku neatkarību, iesakām ielikt veselus 2. Neparādīju šeit, kā jau visām Adrijām, ir moskītu tīkls, lai varam sēdēt iekšā un baudīt vasaras gaisu, bet nav jāuztraucās par odiem un dunduriem. Šeit mums ir nodalījumi, kur novietot mantas. Abās pusēs ir arī patīkams apgaismojums, ko labāk redzēsiet naktī. Šim te logam arī ir aptumšošanas funkcija. Līdz ar to, kad iesiet gulēt, visus logus var aizvērt ciet, neviens neredzēs, kas notiek iekšā. Šeit mums ir, kā jau alkumenā, gulta. Gulta ir nolaižama šādi. Šeit ir arī trepītes, tāpat kā bija aizmugurē. Jāķējam trepītes, un šeit ir vieta 2 cilvēkiem. Manuprāt, vislabākā vieta, kur gulēt kemperī, ir tieši šeit. Šeit ir visērtāk un ir visfantastiskākais skats, jo ir milzīgi panorāmas loks, un abās pusēs ir vēl papildus loks. Arī par augstumu nav jāuztraucās, jo tieši priekšā ir radiatoru putēņš, kurš jums nodrošinās patīkamu siltumu arī augstākajās naktīs. Vecīgākie noteikti pamanīja, ka bagāžas nodalījumā mums atradās tāds kā aizskars. Tad es jums parādīšu, ko ar to aizskaru dara. Tas aizskars ir paredzēts ieķēšanai šajās vietiņās, un līdz ar to šī zona tiek noslēgta, un tas aizskars ir speciāli veidots, lai izolētu jūsu telpu un nelaistu iekšā augstumu, kas nāktu potenciāli no priekšējā loga. Protams, ka tas nenotiek šogad vai arī pēc 5 gadiem, bet varbūt pēc 20 gadiem logi sāk palikt vājāki un varētu rasties kaut kāds augstuma zudums. Tad jums ir speciāls aizskars, kuru noliekot, jums ir vesela telpa, kura nezaudē savu siltumu. Kā jau minēju, šis ir auto būvēts uz Fiat šasijas. Mums ir arī automātiskā kārba, 9 pakāpju automātiskā kārba. Ir multistūra ar kruīza kontroli, līdz ar to varam visu regulēt tikai izmantojot pirkstus. Uz autostrādes atrodoties varam regulēt savus ātrumus, varam iestatīt arī limitus. Un, jā, ir mums start and stop funkcija, kas iedos ekonomiju sastrēgumos. Mums ir dalītā klimata kontrole šeit. Apsildāms priekšējais stikls, un, kas ir ļoti svarīgi, mums ir arī tā sauktais hill assist, kas palīdzēs nobraucienos no kalna, jo mašīna ir smaga, lai gan tā ir B kategorija līdz 3,5 tonnām, bet visu dienu braucot pa Alpēm arī bremzes sagursta. Šeit ir palīdzība, kas jums nodrošinās to, ka jums nav jāuztraucās par bremzēšanu, un viņš jums asistēs jebkurā brīdī, kā arī, protams, Traction Plus un centrālā atslēga. Ir arī vieta, kur uzlādēt telefonu, vieta, kur novietot telefonu vai planšetdatoru, krūžu turētāji. Katrā ziņā viss, kas ir nepieciešams, lai būtu patīkami un ērti braukt, un tai pašā laikā ļoti ekonomiski. Šis kemperis tērē apmēram 10 līdz 12 litrus, skatoties, kur brauksiet un kā brauksiet, bet vidēji ap 10 litriem viņš ēdīs. Līdz ar to būs ļoti ekonomiski arī 7 cilvēkiem šeit braucot, tīri finansiāli sadalot. Priekšējiem stikliem ir arī aizskariņš, žalūzijas. Paldies, ka skatījāties, noteikti piesakojiet mūsu komentāram, un jums ir iespēja šādu kemperi iegādāties sev vai arī izvēlēties viņu uz nomu šajā vasarā un nomēģināt visu to, par ko es jums stāstīju. Tātad uz tikšanos!